Es neesmu redzējis Toyota šādā krāsā. Jāatzīst, ka sarkanā izskatās uzreiz tā iespaidīgāk, bet jā, tas ir jaunais tonis Toyotai, tāds zaļš skaitās. Un tā ir sarkanā. Sarkanā izskatās efektīvāk. Šitā varētu būt viena no Latvijā populārajām krāsām. Atnāca atsevišķi iefilmēt sarkano. Kā jums vispār patīk jaunais dizains? Katrā ziņā piekritīsiet, ka tas ļoti atšķirās. Tā, kas man tur bojā kadra? Nu labi. Retorisks jautājums, kas patīk labāk rekutē profilā un te jaunais RAV4 profilā. Mānējais RAViņš stāv viens elektriskais bagāžnieks. Tā mēs varam redzēt, kā nostrādāts, kas terametinājumu vietām ir. Taisam vaļā. Tā. Šits ir ērti, vienmēr Toyotām praktiski. Zin kā, kur tie cietie vienā gabalā nav, kur viņi bāst. Arī, ja tu mājās atstājas durvīm, nav saloka, noliecais durvīm, viss mierīgi. Pilno riteni ir ielikuši apakšā. Un mums ir plug-in hibrīds. Tā, te ir tikai degvielai. Un kas tam mums te priekšā ir? Tā. Lūk, plug-in hibrīds 50 kW var ņemt pretī. Var uzreiz aizslēgt. Salons aizmugurē. Kā tam mums ir durvis nostrādāts? Jā. Nu, priekšā labāk, kur ir mīkstā plasmas, tāds sintētisks materiāls, te cietā plasmas, bet ir sēdekļi ar atmiņu, elektriskā vadība un tāds pavarās autovadītājiem skats, kas ir braukuši ar Land Cruiser. Tieši šīs te robustās kontūras jau būs tā kā zinām, bet rekur ir liela planšeta. Un tad tikai jāstartē. Jā, tāds Land Cruiser stiliņš. Opā, kāds ir telefonu atstājis, visticamāk tas būs navigācija no organizatoriem. Multistūra. Viss adaptīvais kruīzs, inteliģentā braukšana. Nu, tur visādi lietas, bet to mēs varēsim stāstīt tikai pēc 7. aprīļa. Tagad nē. Tāda izskatās atslēga. Te ir viltīgi uztaisījuši, uz abām pusēm varās. Pārējais būs tikai pēc 7. aprīļa. Tagad tikai ieskats tīri dizainā, kur ir drive mode. Diezgan daudz pogas salikuši, 45 vatu USB-C lādētājs. Wow! Tas ir ātri. Un mums ir diezgan pilna komplektācija, tāpēc te ir arī 2 bezvadu lādētāji. Sanāk tāds pirmais iespējas apstīties. Mēs bijām šo to jau nofilmējuši tādā fotostudijā, bet tagad var redzēt, kāds tad izskatās jaunais RAV4 dabā. Šobrīd no 3 pieejamām krāsām, kas ir šeit pieejams. Man vislabāk patīk sarkanā, bet ir diezgan daudz iespējas. GR komplektācijā jūs pat varat 2 toņus izvēlēties. Un ļoti daudz visādi papildu aprīkojumu lietas, tā kā skatāties, bet te par dzinēju būtu jāpasaka tas, ka te ir 304 zirgspēki. Šī ir jaudīgākā plug-in 4x4 versija RAV4 ar 304 zirgspēkiem. Tas ir daudz. Un atceries piesakot e-auto, jo tur būs pilnais testa brauciens, bet kā jau dzirdēju, pēc 7. aprīļa, jo ir embargo.